Sveicieniņš jaunā nedēļā. Šajā nedēļā es vēlos jums iedot mazliet savādāku šodien vēstījumu, lasījumu. Un šeit ir pāris kārtas, un viņas atspoguļo kaut kādus mūsu iekšējos procesus. Tātad, emocionālā plānā tev ir kaut kāda upura šīdien sajūtiem. Tu vari sev pajautāt, kas ar mani noticis, cik reižu es esmu kļuvis par upuri, kā tas mani toreiz ietekmēja un kā es jūtos tagad, vai joprojām saskatu sevi upuri un ko pārējie par mani domā. Ko es varu darīt, lai sevi tā kā turpmāk pasargātu, ja? Un tādā afirmācija, es biedrojos ar cilvēkiem, kuri mani novērtē un ciena. Viss mainās. Ar katru dienu es kļūstu pārliecinātāks un ar vien vairāk sevi cienu, galvu augšā. Un šī upura, tāda kaut kāda sajūta ir cieši saistīta ar šo attēlu. Un šī ir tāda skaudības emocija. Tad, kāpēc es esmu upuris? Ja man tātad skauž, ka citiem cilvēkiem ir kaut kas, kas man nav. Un šīs abas tēmas ļoti cieši iet kopā viena ar otru. Viņas ir saistītas, negatīvās vispār sajūtas un emocijas un lietas parasti ir ļoti saistītas. Un padomā, vai tiešām tev nav nekas tāds, par ko tu varētu priecāties par to otro cilvēku, ja? Kas tad ir tās lietas, kuras tev skauž, par kurām tu apskaudi citus? Kas tev ir? Kāpēc tev liekas, ka tam otram cilvēkam ir vairāk kaut kas labāks kaut kas? Vai tu vispār spēj novērtēt savu dzīvi, kas tev ir dots, kas tev ir jau šobrīd, šajā brīdī? Bieži vien mēs iekrītam upuru lomā, tad, kad mēs domājam, man jau nekā nav, man nekā nepieder, man nekas nesanāks, un tas viss ir prāts. Blablabla. Arī šeit taro kārtas paņemot, tad šis ir kā visuma padoms. Šeit var redzēt, kā šie 3 zobeni ir iedurušies sirdī. Un kas ir zobeni? Zobeni patiesībā ir mūsu bailes, mūsu pārliecības, mūsu kaut kādas ziņas, ko mēs esam, nevis ziņas, bet domformas varētu tā teikt, kuras mēs esam pārņēmuši no saviem senčiem, no sabiedrības, no kaut kādiem citiem svešiem cilvēkiem, kas ir pilna galva mūsējā. Un viņi traucē atvērt sirdi, viņi traucē mīlēt citus cilvēkus, jo mums visu laiku ir kaut kādi priekšstati par to, kā ir jābūt, un mēs ar šiem priekšstatiem paši sevi sāpinam. Paši neprotam komunicēt, jo mums liekas, ka tam otram cilvēkam ir kaut kā jākomunicē, tā kā tev tur bērnībā stāstīja, bet patiesībā, tad, kad tu sevī nogalini visas cerības un ekspektācijas pret otru cilvēku, tad komunikācija paliek vieglāka. Nekad necer, nekad negaidi no otru cilvēku kaut ko konkrēti. Vienkārši priecājies, ka viņš var būt ar tevi kopā, jūs varat iet blakus, jā, un ja jums nesaskan, tad jums ir katram jāiet uz savu pusi. Ja pastāv šī iekšējā skaudība, ja, ka tev skauž, ka tam otram cilvēkam ir kaut kas vairāk nekā tev, un tev tas skauž, tad tu pats pieņem šodien upuru pozīciju, tad es esmu kaut kāds sliktāks, esmu kaut kāds zemāks, kaut kāds mazāks, ja, pats sev noniecina pats, jo šīs bailes dzīvo tavā prātā. Zobeni tas ir prāts, un zobeni tā ir gaisa stihija, un gaisa stihija ir saistīta ar komunikāciju. Tad komunikācija ne tikai ar citiem cilvēkiem, bet arī mums pašiem ar sevi, ja? Kā mēs runājam paši par sevi. Ak, Dievs, man te nesanāk, ja? Tad tu pats automātiski sevi noliec par upuri. Ak, Dievs, man sanāk, man izdevās, iedomājos, man šajā reizē sanāca. Labi, nesanāca tā, kā es gribēju, ok, es mēģināšu vēlreiz.
Ja, es ieslēdzu to savu radošumu, ieslēdzu to savu radošo enerģiju un zinu, ka man sanāks, es nosēdinu sevi šajā te karaļa pozīcijā un es daru, kamēr man sanāk, ja. Tas, kas tev traucēja ieraudzīt to, ka tu esi šis savas dzīves veidotājs, šis karalis, ja, šis tronī sēdošais cilvēks, kurš vispār nav upuris un kuram vispār nav vajadzīga tāda īpašība kā skaudība, ja, jo skaudība tā ir negatīva īpašība. Viņa vienmēr mums raus uz leju, graus mūsu pašu veselību. Tas, kas tev traucē, ir tas, ka tu iespējams savā ikdienā uzņemies pārāk daudz visādas idejas vai pārāk daudz kaut kādus pienākumus, jo tev liekas, ka tev tas ir jādara, jā. Tev liekas, jo tā ir pareizi, jo tā mācīja, jo tā vajag, bla, 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 bla. Nē. Tad, kad mums nav zināšanas, tad, kad mēs nezinām visuma likumus, tad mēs dzīvojam pēc bailēm, tad mēs visu laiku nepārtraukti esam sāpināti, mēs visu laiku iekāpjam upuru pozīcijā. Bet tad, kad mums ir zobena pozitīvais aspekts, ir kāds zināšanas, kuras iet pāri bailēm. Tad tu zini, ko tu dari, kāds ir tavs ceļš. Nevis tāpēc, ka bla, 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 tu baidies, bet tāpēc, ka tu zini, ka tā ir tava misija un tu vienkārši virzies uz to. Tad šis tīrās zināšanas, tādas augstākas zināšanas, ja, tādas vērtības. Īstenībā sabiedrībā ļoti daudzi cilvēki baidās vēl joprojām no taro kārtīm, jo viņiem nav šī izpratne. Kas tad ir taro kārtas? Taro kārtas ir mūsu iekšējie procesi, taro kārtas, vecais arkāns ir mūsu šīs zodieka zīmes, kuras ir mūsos iekšā, ja, šī zodieka māja, ja, šī 12 planētas, zodieka zīmes, 12 zodieks un 10 planētas, ja. Un tas viss atrodas mūsos iekšā. Bet tad, kad cilvēkam nav šīs zināšanas, viņš pats baidās no tā, viņš pats sevi biedē, tas nāk no velna un tā tālāk, ja. Tad, kad mēs sākam izzināt paši, saprast, kas no kurienes nāk, mums pazūd šaubas, mums pazūd bailes, mēs sākam pārliecinoši virzīties tur, kur mums vajag virzīties. Un mēs ieņemam šo karaļa lomu, un mēs saprotam, ka mēs savas idejas varam realizēt paši, mums nav neviens jāapskauž, mēs neesam upuri, mēs uzņemamies atbildību paši par savu dzīvi. Un šīs nedēļas vēstījums ir uzņemties atbildību par savu dzīvi, paskatīties godīgi, kuras iekāpju upuru pozīcijā, kuras sāku sevi žēlot, kur man sevi žēl, kuras sev stāstu, ka man nesanāks, kuras uzņemos par daudz pienākumus, kur man to nevajag darīt, ja? Un kas ir tās lietas, kuras man skauž, ka citiem ir, bet man nav. Es domāju, ka man nav. Šāds vēstījums no manis šajā nedēļā, lai noder, un tiekamies kaut kad citreiz.